25. maijs piena mūžā Skrundas novada Sieksātē ir piena diena. Tad ik gadus te notiek piena veselīguma daudzināšanas pasākumi, jo te ir arī piena muzejs. Saimnieki gadu ir parūpējušies arī par ko jaunu. Šogad neviens vien uz šejien devies, lai piedalītos runājošās gotiņas atklāšanas svētkos. Te viesojās arī dažādi pārstāvi no piena pārstrādes uzņēmumiem. Latvija var kļūt par Eiropas Jaunzēlandi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja Jaunzēlanda ir pasaules lielākais piena produktu piegādātājs, tad mēs Latvijā varētu kļūt par Eiropas lielāko piena produktu ražotāju un piegādātāju. Ja tev piespiens, ja tev piens pasaulē, tu neesi viens. Ņemsim to sedzīgu nost un atklāsim, kas tur ir lopiņā vēderā. Nu tagad gan skatieties. Sveicināti! Mani sauc Venta. Esmu brūnaļa no Sieksātes. Man ir 8 gadi, kas ir vislabākais vecums. Tālāk kopā ar savu dēliņu Druvi gotiņa stāsta, kā zāle tiek sakošļāta, kādi procesi notiek viņas vēderā, kā pakāpeniski zāle pārstrādāta 4 kuņģos pārvēršas par pienu. Tas mērķis ir tāds, lai Latvijas un kaimiņu valstu bērni, ierodoties šeit, uzzinātu, kur tad īstenībā rodas piens, un gotiņa 4 valodās šeit izstāstīs. Šobrīd šāda runājoša gotiņa ir Baltijā vienīgā. Tā ir Latvijas brūnaļas prototips. Lai parādītu piena veidošanās procesu, govs vēderā ir sarežģīti kustīgi mehānismi. Meistars katru detaļu ir veidojis no koka, un tas ir roku darbs. Skatījāmies vispār, kas pasaulē kādi piena muzeji. Eiropā ir tikai pāris, un ļoti labs piemērs bija Itālijā. Tur bija ļoti laba ekspozīcija, ļoti interesanti, visādi kustīgas lietas, un kas bērniem būtu interesanti. Tad mēs atradām to mākslinieku, kas to ir taisījis. Man viņa ļoti patika, jo viņa bija interesanta. Man likās interesants, kas viņai tur vēderā bija. Jā, protams, tā nojausma, ka kaut kas kaut kur notiek, un tie 4 kuņģi, protams, ir, bet arī bērniem tas varbūt viņi tik neuzmanīgi neskatījās, bet tas atmiņā vizuālais un kaut kur nosēžās un paliek. Jebkurš izglītojošs ir pozitīvs. Šīs būs paniņas, un tad nogaršosim, kādām īstām tad paniņām ir jābūt. Jo veikalā, kad mēs nopērkam paniņas, viņas ir līdzīgas tā kā kefīras tāds. Bet paniņas ir kā piens. Tā jau vispār dikta padarīšana, viss ir skaisti uzņēmt un viss. Un tie zirdiņa, ko tur brauc, un jā, tas ir ļoti skaisti, un viss apkārtni ļoti skaista, un kaziņas, un stirniņas, un aitiņas, un viss kaut kas, un viss šitā padarīšana. Tas ir liels darbs, kas te izdarīts ir. Piena muzejs dibināts 1985. gadā. To toreizējā Kuldīgas rajona Sieksātē, kur bija Liepājas piena kombināta mācību un atpūtas bāze, atklāja ar uzņēmuma galvenā inženiera Mārtiņa Sēska līdzdalību, un tas bija pirmais un vienīgais pienrūpniecības muzejs visā Padomju Savienībā. Arī šobrīd tas ir vienīgais Latvijā, kurā piena stāstu var izbaudīt ne tikai uzzinot par piensaimniecības attīstību Latvijā, bet arī praktiski iesaistoties. Vienmēr atcerieties, piens ir veselīgs! Ieva Benfelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.